baigie vilnieši šodien. Stīglus meklēt. Jūs jau noķērāt savējos zandartu? Es nē. Tagad viņus nevar ķert un paturēt, jo ir liegums līdz 1. jūnijam. Bet džeki centrāli tirgo, bez problēmām tirgo. No kurienes viņi rodās kaut kāda interesanta audzētava, kur zandarts audzē? Man liekas, ka tomēr laikam nē, ka tepat tās Rīgas centrā Daugavā ieliek tīklus un murdus un no turienes vēl kārā. Jums tas patīk? Varbūt arī šeit tīklus un murdus salikt un kaut kādus snēģus ķert, vai kam te patīk dzīvot. Vēl mēs varētu ielikt tīklus un murdus šeit Rīgas kanālā. Es domāju, ka te ir kāda zivs, ir varbūt kāds zandarts arī te kādreiz iepeld. Aizbrauksim papētīt, kur tīkli mums ir un kur murdi ir. Vai nav gadījumā tā, ka šeit pie Prezidenta pils Rīgas centrā starp tiltiem liek gan murdus, gan tīklus un ķer šīs zivis un vispār nesaudzē šos dabas resursus, kamēr makšķernieki nevar viņus ķert un paturēt. Bet arī no drošības viedokļa. Man pašam ir bijis tā, kad es naktī braucu no Cirkla kā uzpildīties ar laivu, braucu uz Bolderāju un hop, tev pēkšņi upes vidū ir tīkli. Bez nevienas lampiņas, bez skaidri saskatāmām bojām. Knapi, es izvairījies no tā, lai iebrauktu viņos. Un tu jau vari dzenskruvi uztīt uz tīkliem un tā tālāk. Ja? Kāpēc viņi neliek nekādas gaismas? Mans piedāvājums būtu, ka šeit Rīgas centrā vispār nebūtu jābūt nekādiem tīkliem. Vieni var ķert, citi nevar. Cik noķer viens makšķernieks un cik zvejnieki izgrāb ārā no tās upes vienā reizē zivis. Tā kā ierakstiet lūdzu komentārā, vai arī jūs atbalstiet to, lai no Rīgas centra pazustu tīkli un murdi. Lūk, un rekur ir murdi Daugavā ostas teritorijā. Un redzēt, tur tālumā ir vēl tāda maza bojiņa, kuru nevar redzēt. Ja? Un iedomāties, nevienas gaismiņas, nekā nav. Naktī brauc un hop iekšā viņus. Tu sabojā viņiem to murdu, un tu vēl vari uzpīt savus dzenskrūvus. Transi var izraut ārā sev un nogrimtē. Ja? Kurš par to atbildēs? Jūs vispār gribat zivs ēst, kuras ķer šeit Rīgas ostas teritorijā? Kuģi brauc, naftas produkti tek ārā. Tas ir tāds eko-zivis laikam. Zivis ēst ir veselīgi. Un te arī skaties, sanāk no jūras nāk zandarti, asari, ja? Kas jūrā mitinās. Viņi jau visi... rekur tālāk vēl ir, redz, rekur. Kāpēc Rīgā zivis nav? Viņas visas te paliek un pēc tam uz Rīgas centrāli tirgu. Visi tīklos salien viņas te un tad notirgojās. Kāds tā nopelna. Bet kāds? Daži. Tur nav tā, ka desmitiem kaut kādi zvejnieki. Tur ir pāris izredzētie, kuri dabūjuši sev licences un tā viņi grāb ārā to upi.